kopā ar to Danu Bilzerienu nāk visa tā viņa cirka trupa un viss tas, kas ap viņu notiek. Vismaz viņš sevi tā ir nomārketējis, ka viņu ir non-stopā vai nu viņam ir seks ar 30 meitenēm, vai nu ap viņu ir karstākā ballīte ar slavenībām, vai arī viņš kačājās. Jā, tas ir ļoti interesanti redzēt to visu aizskadrā, kā tas viss notiek, jo vai ne? Pārsvarā jau cilvēki redz tikai to bildi, pieņemsim Instagramā, kur viņš ir savā mega gultā, tur ar 10 modelēm apkārt. Bet cilvēki jau neredz, ka tur aizmugurē ir advokāts vienmēr, tur ir 3 kameramēni, zini, tur ir vēl asistentes kaut kādas 3 pa vidu, kuras tur piekārto sēdziņu, lai izskatās labāk bildē. Ka tas nav tā, Tas viss bija, tavuprāt, tā viss bija fotosesija? Nekas no tā nekad nebija īsts? Ne. Sveicināti pirmajā Made It epizodē. Šis ir jauns projekts, mans pirmais personīgais podcasts, jo es tā iedomājos, ir vairāk cilvēki, ar ko es ļoti gribētu parunāties, un tās sarunas varētu būt gan interesantas, lai viņas varētu arī ierakstīt, un tas būtu interesanti citiem. Es vēlētos uzreiz pateikt lielu paldies mūsu sponsoram Playtech, bez kuras nebūtu varējusi dabūt komandu, kuram es varu arī samaksāt kaut ko, un arī fantastiskajām telpām restorānam Nomad uz Dzirnavu ielas. Nāciet šeit pusdienot, vakariņot un tā tālāk. Mūsu šodienas viešņa ir cilvēks, kurš diezgan tiešā veidā ir arī iedvesmojis šī podkāsta tapšanu kā tādu, jo tad, kad es domāju par cilvēkiem, ar kuriem es gribu parunāt, un tā saruna varētu būt interesanta, tu esi pirmais, kurš man nāk prātā. Dāmas un kungi, ir Terēza Kalmanē! Un šī ir arī tava podkāsta debija, vai ne? Tu nekad neesi... Pirmo reizi. Kādas sajūtas? Foršas. Kāpēc tu neesi iepriekš bijusi podkāstos? Es nezinu, uzaicinājumi ir bijuši, bet es vienmēr kaut kā... nedomāju, ka esmu gatava, par cik es neesmu runātīga, kā jau es tev teicu, pirms sākām filmēt. Man liekas vienmēr, ka podkastā ir jārunā. Daudz jārunā, un ne jau tikai nevar tā paļauties uz tiem jautājumiem, kad es domāju, ka tas vadītājs sagaidītu, ka es pati sākšu savu stāstu, un man vienmēr likās, es tam neesmu gatava. Ne jau varbūt, ka neesmu gatava, bet no dabas nav tā runātība. Tas man ļoti palīdzēs, tu runās es cetīšu. Un Terēza, es varētu raksturot, kā... Es varu teikt, ka tu esi mana Instagram draudzene, jo es esmu tev diezgan daudz rakstījis Instagramā, ļoti ilgi arī sekoju līdzi, bet šī ir pirmā reize, kad mēs tiekamies, un man liekas tik forši, jo mums bija iespēja satikties arī pirmdien. Bija tādas vakariņas, uz kurām es pārāk slikti jutos, lai ierastos. Un man liekas, tas ir ideāli, jo es tieši gribēju pataupīt visus tos jautājumus un visu to maģiju uz to pirmo epizodu, kad mēs rakstījām kopā. Jā, jo tajās vakariņās mēs noteikti jau būtu paspējuši. Jā, un tad man pašai vairs nebūtu tik interesanti. Es vēlētos tev uztaisīt arī oficiālu pieteikumu. Pirmais viesis ir dāma, kurai sekoju līdz vairākus gadus, un kas savā ziņā ir iedvesmojusi mani šim projektam. Viņa ir mūziķe un ļoti, ļoti veiksmīga Instagram modele, kas savas dzīves gaitas uzsāka Talsu novada dižstendē. Bet tagad Latvijā ir viena uz pāris dienām, lai jau rīt atgrieztos Marbejā, Spānijā, kur tu tagad arī dzīvo un strādā. Vai ne? Nekas no tā netika melots. Jā, tas pareizi. Labi, tad ķersimies klāt saturiskajai daļai. Pastāsti par savu dzīvi līdz tu pārvācies. Kāda bija tā tava pirmā dzīves daļa, kas bija tieši Latvijā? Pirmā dzīves daļa ir, pirms pārvākšanās noteikti ir daudz dzīves daļas bijušas. Viena ir dištendes dzīves daļa, tad ir pārvākšanās uz Rīgu. Bet principā neejam tik ļoti tālu pagātnē, bet pārvācos uz Rīgu 16 gadu vecumā. Apmēram. Līdz 16 dzīvē dištendē, ja? Pēc 9. klases pārvācos uz Rīgu. 15, 16, apmēram 15, 16, vai ne? Jā. Un iestājos Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, apģērba dizaina nodaļā. Un tur arī mācījos. Un tad patiesībā tur arī nedaudz sākās tie mani Instagram pirmsākumi, jo Instagrams jau bija tajā laikā. Lēnām. Viņš vēl nebija tik populārs, kā viņš ir tagad. Vai tas bija tas laiks, kad Instagram izmantoja, lai liktu filtriņus? Jā. Tad bija tas filtru laiks, bet jau lēnām sākās arī tā postošana. Un kas ir interesanti jau, ka tajā laikā man nebija tāds sapnis būt tur
influencerei, instagramerei, nekas tāds. Tāds arī nebija vēl vispār. Nu, bija kaut kādas ārzemēs. Es atceros, kam es tur sekoju. Varbūt pat vairāk YouTube bija tāda Michelle Fan, viņa lieka make-upu. Viņai es sekoju, bet man nebija nekad. Pirmkārt, man nelikās, ka meitene no laukiem vispār to var, ka tas ir kaut kāda opcija vispār man. Un tad pārvācoties uz Rīgu, es tajā skolā biju patiesībā vienīgā tāda savā kursā, mēs to saucām kursu, nevis klasi, kurai patika taisīt bildes. Un es atceros savas kursa biedrenes, es pusdienu laikā viņām neļāvu iet ēst, bet man šodien ir outfits, starpbrīdī uztaisi man bildi, man vajag Instagramam. Un tas bija tāda regulāra lieta, ko mēs darījām, jo man bija pāris meitenes, kuras zināja, ok, šodien viņa ir uzkrāsojusies, fake tēns ir virsū. Būs jāstrādā. Jā, šodien būs tā bildēšanās. Un tas bija, tai brīdī man tas likās normāli, man patika to darīt, man nelikās, ka tas ir kaut kas jocīgs, bet man arī nelikās, ka tas mani ved kaut kur, vai ne, ka tas ir tas pirmais solis kaut kam. Tas bija vienkārši tā dabīgi, kas nāca no manis tāda vēlme fotografēties. Jā. Cik dišstendē ir cilvēku? Zini populāciju? Zem 400. Ļoti, ļoti maz ciemats, jā, mums ir viens. Un tur uz Rīgu pārvācīs tikai 16 gados? Jā. Wow. Tev bija tā sajūta, ja? Skola bija Talsos, tas ir tuvāk. Talsi jau ir pilsēta, jā. Jā, bet cik pilsēta? Jā, Rīga. Skola tur ir lielāka nekā dišstendē, bet tagad es biju Talsos arī, jā. Tagad tas tāds touchy subject runāt par mazām pilsētām, var netīšām nosaukt kādā nepareizā vārdā, bet tu minēji, ka tu nedomāji, ka meitene no laukiem vispār to var. Tad sanāk, tev tā pašpārliecība, kas no tevis staro tagad, tev viņa atnāca tikai vēlāk, ja? Jā, es neteikšu, pat tajā laikā tā nebija tā nepašpārliecinātība. Tā vienkārši nebija, nelikās, ka tā vispār ir opcijas, jo tu par to vienkārši nedomā. Un jā, kaut kā pēc skolas beigšanas es satiku pareizos cilvēkus, kas man bija apkārt, un viņi teica, tev ir potenciāls. Un tajā brīdī, kā man nepatika tas vārds potenciāls. Man tas likās, tas ir visbriesmīgākais vārds, ko vispār man var pateikt. Tajā brīdī man likās, saka, tagad tu neesi laba, bet varbūt kaut kādu tu būsi. Tam ir tāda pieskaņa, jā. Tāpēc man tas vārds potenciāls likās briesmīgs. Es dusmojos, ka man tā teica. Tagad tas ir viens no maniem mīļākajiem vārdiem. Ja tu joprojām dzirdi, jo tagad es diezgan piepildījusi. Tagad mēs esam nākamajā solī mūzikā. Tagad es dzirdu to vārdu tajā. Tu zini, ko tas nozīmē, tu zini, uz ko tas vēd. Ja tev saka, tev ir potenciāls, tu vari sev uzticēties, un tev jau ir šie pirmie sasniegumi Instagram lauciņā, un tagad tu vari arī izplasties uz mūzikas lauciņu. Kā tu sajūti sevi Latviju? Vispār, kādas tev ir attiecības ar Latviju? Jo tu lielāko daļu gada esi prom, šeit atbrauc uz pāris dienām. Kāda tev ir tā vilkme un saistība ar ārzemēm, un kā tu jūti Latviju, kā tev tas ar tevi dzīvojās? Nē, Latvija man patīk, un Latvija ir forša, un es neesmu Spānijā uz visu mūžu. Tas ir tikai tā, es gribēju vienkārši izmēģināt kaut ko jaunu, un es nebraucu prom, tāpēc, ka man liekas, ka te nav pietiekoši labi vai kaut kā tā. Es pat patiesībā sauktu sev par diezgan lielu patriotu. Es nezinu. Skolas laikā vienmēr man bija tas karodziņš pie krūts, un skolotājs vienmēr man slavēja, kad viņai šai meitenei ir karodziņš pie krūts un tā tālāk. Tā kā tas patriotisms man kaut kādā ziņā... Es nezinu, vai viņš ir pa zemu, jo šī ir pirmā epizode. Es jūtu, ka viņš ir bijis pa zemu. Viņš ir diezgan zemu, viņš ir diezgan vispār pasmaks. Cerams, tagad būs labāk. Sākam no jauna patriotisms. Tā kā es esmu diezgan patriotiski. Es tā varētu teikt, noteikti gan jau patriotismam ir dažādi līmeņi. Es teiktu, esmu varbūt vidējajā līmenī kaut kādā himnas laikā. Es zinu, ka jāpieceļas kājās. Solpark un Daugava laikā asaras birst. Tāds ir tas patriotisms. Bet tomēr tā ikdiena tagad ir Marbejā jau cik ilgi? 2 gadus? Nē, tikai gads. Tieši principā gads ir riņķī. Un kā izskatās tava ikdiena? Jo es sekoju līdzi Terezai Instagramā. Tas, ko es redzu, ir, mēs mostamies 5, mums ir 16 stundu fasts, mums ir treniņš fasta laikā,
Un tas izklausās pēc tādas disciplīnas, tādas armijas disciplīnas. Jā, nē, šobrīd tā nav. Es esmu vienmēr tā ir mana perfektā rutīna. Kad es arī jūtos vislabāk, kad es to daru un tā tālāk. Bet, protams, tas, vai tas ir sustainable, priekš manis tas nav ļoti darāms. 365 dienas gadā es tā nedaru. Vai tā ir tāda nometne, kas tevi dabū atpakaļ tā kā formā un mentālajā tajā stāvoklī, un tad tu atkal vari izpausties un atpūsties? Jā, ir tāda, es kaut kur podkāstā dzirdēju, ir tāda analoģija, ka mūsu bad habits, kā saka latviski bad habits? Sliktie ieradumi. Mūsu sliktie ieradumi ir kā nezāles. Viņi nekad nepārstāj augt. Un tev viņi pašam ir jāravē visu laiku. Tev ir jāpiespiež sevi ravēt ārā tās nezāles. Ja ne, tur vienkārši tev galva apaugs ar tām nezālēm un tā tālāk. Tā ir laba principā, tā arī ir tajā brīdī, kad es esmu tajā rutīnā, kas ir tas fāsts, kas ir tas agrā celšanās, kas ir kaut kādas manifestācijas pirms sporta zāles un tad sporta zāle. Tas ir tas brīdis, kad es ravēju tās nezāles, kad tas palīdz ļoti. Tas ir forši, bet pie tā pieturēties varbūt, man arī patīk tas vārds disciplīna, nevis motivācija. Es noteikti to sauktu par disciplīnu un sevis tādu turēšanu rāmjos. Bet laikam es neesmu tik vēl disciplinēta, lai es to varētu visu gadu tādu rutīnu. Es vispār nesaprotu, kā tu vari būt tik disciplinēta, lai uztaisītu vienu 16 stundu fāstu. Man nekad nav sanācis. 62 ir daudz. 62 stundas ir daudz, vai 24 stundas ir daudz. 16 tas ir tā kā patiesībā laikam 14 ir mazākais un 16 ir tā kā iesācēju, ka tu vari it kā būt lepns, ka tu uztaisīji to 16. Bet... Tas nāk ēst vienreiz dienā. Jā, vienreiz vai divreiz. Atšķirībā, cik tu Es parasti divas tajās 8 stundās iespēju divas. Jo man ēšana sagādā tik milzīgu prieku. Man arī. Kā tu ēšana ir mans lielākais prieks, bet tur jau ienāk tā disciplīna. Jā. Ka tu gribēt var daudz ko, bet nevajag visu atļaut sev. Jā. Tas ir iespaidīgi. Tiešām. Bet jā, no sākuma, es nezinu, man tā fāstošana arī, es noteikti nepiespiežu sevi to darīt. Nav tā, ka es jūtos tādā bada stāvoklī, bet nē, es fāstošu un tā. Tad, ja tu gribi to darīt, ja tu tiešām mentāli gribi to fāstu darīt, viņš nāk diezgan viegli. Varbūt ir kaut kādi brīži, ir tādi nedaudz izaicinošāki. To stundu laikā man ir kaut kāds brīdis, kas iešaujas to prātā, ārprāts, man liekas, ka man gribas ēst tagad. Bet tas man patiesībā tā fāstošana ļoti atļauj man iepazīt manu ķermeni vairāk, tā kā pajautāt patiešām ķermenim, vai tu gribi ēst, vai tu vienkārši gribi padzerties ūdeni, vai tev varbūt vienkārši ir slāpes. Un tādas lietas ļoti, komunikācija ar sevi, saprast, ko tam ķermenim vajag. Un fāsta laikā tu arī ej uz treniņiem? Tev ir spēks tam? Jā. Viskārt, nav tā, ka nav spēks. Ķermenis jau ņem enerģiju no taviem taukiem, kas tev ir ķermenī. Tas tik interesanti. Jā, jo, ja jūs paskatīsieties Terēzes Kalmanas Instagram, ja jūs to vēl neesat izdarījuši, es gribētu, lai jūs tieši šobrīd to, kamēr jūs klausāties podcastu, lai jūs atverat vaļā viņas Instagram un vienkārši skatieties, kamēr mēs runājam, jo skatīties tur ir ļoti, ļoti daudz, tur var tīt un tīt. Sekli, es negribu tev jautāt tādu jautājumu, bet es vienkārši izteikšu komplimentu. Tu esi tik labā formā. Tu esi tā kā tādā, cilvēks sapņo izskatīties tā, kā tu izskaties. Vai tas tev ir nācis ar kaut kādu arī apgrūtinājumu dzīvē, vai tev ir bijis tā, ka tev ir, skaudība no citām meitenēm, kas grib redzēt tevi nesasniedzam to, ko tu gribi, vai arī vīrieši, kas tev uzmācās un grib izmantot tevi un tā? Par šo var runāt ļoti. Vispār, ja mēs sākam atkal no paša iesākuma, bija tā, ka es kā jauna meitene tajos pašos 16, kamēr mācījos Rīgā, biju nenormāli
pašpārliecināta. Nu, tā, ka man likās, ka pasaule ir mana bez mazvai. I'm that babe. Tā kā man likās, ka jo apkārt visas meitenes kursā un visi tā kā nebija nekad neviens slikts vārds, vai ne? Man bija fake tans, vienkārši oranžas roka. Saproties, izskatījos pabriesmīgi. Es biju ar lieko svaru, bet visi man izteica komplimentus. Man likās, ka viss ir kārtībā, tā ir jābūt. Un man nebija nekāds drives vai nekāds push mainīties vai laboties, jo man likās, ka viss ir amazing. Es izskatos amazing un viss ir fantastiski. Bet tad pēc skolas beigšanas, kad es sāku to Instagram lietu tā nopietnāk ņemt, ieminējos, kad atradu pareizo komandu, un tā komanda bija tāda tough love vairāk. Nebija, oh my God, tu esi amazing, bija tas, tev ir potenciāls, bet pirmkārt, lūdzu, beidz lietot fake tan, jo tu izskaties pēc kaut kādas umpa-lumpas reāli. Smirtas fake tans, mati tev tur arī nekādi. Obligāti sporta zāli, jo pirms tam es negāju uz sporta zāli. Un man bija tāds, ok, labi, nu, tā kā es to neņēmu vispār nekā pie sirds, es tikai, ok, labi, tas fake tans laikam bija visgrūtāk atvedīties no tā, jo es pēc dabas esmu ļoti bāla, un es kaut kā biju sev iestāstījusi, ka ja es izskatīšos nedaudz brūnāka, nu, es labāk izskatos. Vai man kaut kā likās, ka tas brūnums mani slaidina, vai nu, kaut kā tādu es biju iedomājusies. Interesanti, un tad bija tā, kad jo vairāk sāku labāk izskatīties, jo gāju uz to sporta zāli, jo patiesībā tā pašvērtība kaut kā krīt, jo tu tā kā, tu sāc sevi vairāk analizēt. Es varu izskatīties labāk. Tātad varbūt es varu vēl labāk izskatīties. Un saproti, tam ir tāds tā kā nebeidzams kaut kāds. Jā, jo tu vairāk it kā sevi sāc uzlabot, jo vairāk tu problēmas sevī pamani, jo ir galvā lielākas problēmas ar to. Jā, un es domāju, ka no komandas tev to teica, es saprotu, ka vīrieši, nevis sievietes. Pārsvarā. Nu, tas arī ir tā, citādāk. Jā, bet esmu vienkārši tik pateicīga, ka protams, tā bija. Priekš manis es nesaskatu neko negatīvu tajā. Tas man, palīdzēja būt un justies daudz labāk. The Idol? Mēs tikko beidzām skatīties, un tur arī bija... Es neesmu redzējis. Noskaties, tur arī ir tā kā jauna dziedātāja, un viņai ienāk tas The Weeknd, un viņš arī viņai dod virsū tādu tough love, un beigās viņi sakasās, bet tad viņi tāpat saprot, es viņu tā mīlu, viņš man tik ļoti ir palīdzējis, un bla, 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 bla. Atgriežoties pišķiņ pie Marbejas, tu dzīvo ar savu brāli tagad, vai ne? Nē, Jēkabs ir atpakaļ jau Latvijā. Viņš ir atpakaļ. Viņam pa karstu palika, jā. Viņam apnika. Nē, tur ir ļoti karsti. Tagad, ziemā, kā tur ir forši 25 grādi, tagad ir perfekts laiks. Bet vasarā 40 grādi. 40 ir apmēram. Jā, man vienmēr ir ļoti paticis siltums. Man likās, ka priekš manis tas būs perfekti, bet ir bišķi pa karstu. Ja man jau kā super īsai mazai meitenei ir tā, ka jau aizelpa vienkārši un nevar pat pasauļoties 10 minūtes, liekas, ka jāskrien, kur ir air conditionings iekšā, tad es tikai varu iedomāties, kā ir vīrietim vai... Kā tev bija uztaisīt to lēcienu ar pārvākšanos? Jo es saprotu, ka tu neesi iepriekš dzīvojusi ārzemēs, vai ne? Tu esi ciemojusies, tad darīšanas tur, darīšanas te. Bet uzticēties sev un uztaisīt to lēcienu un pārvākties, es domāju, ka daudzi latvieši noteikti sapņo par to, jo, lai arī Spānijā varbūt vasarā ir karsta, ziemā ir tiešām grūti un ir depresija un ir neciešama, un katrs ir noteikti domājis, vai es varētu dzīvot ārzemēs, kā tas būtu, bet retais tikai uzdrošinās tiešām sakravāt mantas, pārdot visu lieko, īpaši, ja tev vēl nav kaut kādas vecāku mājas, kur atstāt savas mantas, vai kaut kāds dzīvoklis nopirkts, kas stāv, vai ja nav bijis tā finansiālā palīdzība, ka tev ir kur noglabāt savu to pagātni, ja tev nav vispār pavisam atvadīties un pārvākties kaut kur, nezinot, kā būs, tas ir ļoti biedējoši. Un iespējams, tāpēc arī es nekad neesmu uzdrošinājusies spērt to lielo soli, kaut gan es esmu gribējis ļoti daudz. Es vēlējos tev pajautāt, kā tu to izdarīji, mentāli, kā tu to izdarīji, un arī pa punktiem, kā tu to izdarīji, kā tu atvadījies no tās dzīves te un pārvācies. Plānoju ilgi.
arī nebija tā, ka gribu pārvākties un nākamajā mēnesī jau esmu prom. Principā es jau gribēju gadu, varbūt pat vesels 2 gadus. Bija visu laiku tāds plāns, gribas pārvākties. Jo vienmēr es pamanīju, ka, ja es esmu kaut kur ceļojumā, man Instagram engagements un visas tās lietas tā kā aug, ir forši, cilvēkiem ir interesantāk. Man likās, es pārvākšos un man visa dzīve būs viens ceļojums, vai ne? Un kā tā pārvākšanās no sākuma patiesībā man bija 3 valstis, uz kurām es gribēju. 3 pilsētas. Viena bija Dubaja, viena bija Londona un tad Marbeja. Un tad es mēģināju izvēlēties, kuru no tām es gribu. Dubaja man būtu bijis, es domāju, tāds perfektais variants, jo man tur diezgan daudz pazīstamu cilvēku arī dzīvo. Bet kāpēc es izvēlējos Londonu? Tātad es izsvītroju dēļ laikapstākļiem. Man liekas, tomēr gribas kaut kur siltāk. Un Dubaju, arī ne, jo likās pārāk tālu varbūt priekš pirmās pārvākšanās. Tad man likās, labi, Spānija, Marbeja, tepat vien Eiropā. 4 stundas lidojums tikai līdz mājām ar vienu flightu, vai ne? Ar vienu flightu. Akcentiņš. Es atvainojos, man ļoti daudz anglicismu. Tā ir mana problēma, es zinu. Bet, un tad tā Spānija, tāpēc, kad vienkārši tuvāk. Man likās, pirmā pārvākšanās, neplānoju tur palikt uz ilgāku laiku, maksimāli varbūt 2 gadi, maksimāli. Un tad tā likās tāda loģiska kaut kāda izvēle. Arī pāris cilvēks tur zināja. Salīdzinot ar Dubaju. Jā, ļoti. Es nezinu. Tur arī Marbeja ir diezgan balīša pilsēta. Jā? Es vairs neesmu bijusi. Man pēc bildēm izskatās, ka tur ir vairāk tāda tā kā pēc tavām bildēm. Tur ir kurortiņš un tāpēc dzīvojamās zonas. Jā, tāpēc varbūt īsti nav priekš. Es esmu sapratusi, ka ir forši, bet līdz galam nav priekš manis Marbeja, tāpēc, ka es vienkārši nebalējos. Man nepatīk, mani tas nesaista, tie pool clubs un tādas lietas. Es neesmu bijusi uz nevienu pool clubu, nevienu pludmales balīti, neko tādu. Restorāns jau ir balīti. Jā, kaut vai iespējas ir un uzaicinājumi ir, bet man tas vienkārši nekad nav saistījis. Nekāds tāds balēšanās, esmu ļoti mierīga. Es vienkārši izvēlēšos tēju un Netflixu 10 reizes. Tā pārvākšanās finansiāli tu pilnībā varēji jau sevi uzturēt, arī Rīgā dzīvojot tikai un vienīgi no sociālajiem tīkliem, kas nav piesaistīti Latvijai, vai ne? Tavi klienti, tavi sponsori, sadarbības, viņas vienmēr bijušas ar ārzemēm. Jā, kāpēc? Es nekad neesmu. Kā? Es nezinu, tas kaut kā tā ļoti organiski aizgāja. Es pat nezinu, man šeit es nekad neesmu ar nevienu latviešu brandu sadarbojusies. Nekad. Es arī neesmu redzējusi, kā tas aizgāja kaut kā, es nezinu, vienkārši bija tas kaut kāds mērķis, jo es arī sekoju tajā laikā tikai ārzemju meitenēm. Pirmais brands, kurš man atsūtīja paciņu, bija Lounge Underwear. Bet tas jau ir huge, jo, piemēram, Tana Mojo sadarbojas ar Lounge Underwear, un es zinu, visi zina Lounge Underwear, kas skatās, piemēram, seko līdzi, kas notiek Amerikā. Tu zini tos sponsors, kas ir tev, un tāpēc man liekas, tas ir big deal, kad tu esi viņus noķērus. Jā, es pat neatceros vispār, kā tas sākās. Protams, no sākuma bija tās dāvaniņas tikai, tad, kad nebija tie sekotāji tik daudz. Un tad kaut kā organiski ļoti aizgāja. Es pat nezinu, vienkārši mēs taisījām bildes. Man komanda bija arī ļoti uz Ameriku tendēta. Arī mēs bildes taisījām ar tādu, iedvesmojāmies no tiem influenceriem, tā kā mēģinājām kopēt, kā viņi taisa. Tā laikā bija ļoti populāras tās, mēs viņas komandā saucam par deep girls stilu, bet tas ir tāds tā kā, kad ir spogulī meitene fotografējas dažādus līdzīgus outfitus. Tā kā, piemēram, džinsi, balts topiņš, džinsi, zils topiņš, un tad katrā bildē ir cits, bet līdzīgs outfits un vienāda poza. Un šitāds un tad scroll, un tad bija tai laikā jau varbūt 4 gadi atpakaļ tie page bija ļoti, ļoti populāri, un mūsu goals bija tik tajos page'os, lai manas bildes ir tajos page'os, jo viņiem bija daudz sekotāji tiem
page'iem, Instagram lapām. Un viņi lika visādas meitenes no visām valstīm. Tur vācu meitenes ļoti daudz taisīja tādas bildes, un viņām ļoti ātri auga profili. Un tad manas bildes arī lika tajos profilos, un tad mans profils sāka vairāk augt, arī tie brendi redzēja, viņai ir tā kā un tagad tev ir sadarbības ar Shein, ar Fashion Nova. Kas ir vispār tāds lielākais sponsors, ko tu teiksi, kas tev ir? Es domāju, Fashion Nova ir lielākie jauni. Tas ir huge. Jā, viņi arī bijuši tik ļoti, mums ir ļoti spēcīga tā saikne, jo viņi ir tik ļoti mani atbalstījuši. Viņi sāka ar mani strādāt vēl tad, kad es pat nezinu, kāpēc un kā man tā paveicās kaut kādā jā, jo viņi strādāja, sastrādājas, un meitenēm bija tāds, wow, tu esi Fashion Novas modeli, kāda bija tas Novo Babe vai kā, tas bija big deal. Un kad tev piedāvāja, man liekas tik fantastiski, ka viņi vispār tevi atrad, un tāpēc, laikam, vajag to exposure, izgaismot sevi, tad tik daudz vairāk cilvēkiem, bet kur tieši tu to atradi, es domāju, līdz tam mēs vēl nonāksim, bet tagad ir laiks sponsoru segmentam. Es vēlos pateikt milzīgi paldies mūsu atbalstītājiem Playtech par to, ka uzticējās un nosponsorēja arī šo te pirmo un nākamās Made It epizodes. Playtech ir vieta, kur es pati esmu nostrādājusi 5, gandrīz pat 6 gadus no savas dzīves, un ļoti daudz, ko es esmu mācījusies tur, kā piemēram sevi prezentēt, viss tas, ko es daru ar kamerām, kā nekautrēties, kā runāt, kā disciplīnu to pašu, kā izskatīties, kā sevi kopt, uzlabot angļu valodas spējas un dažādas citas lietas esmu iemācījusies tieši no šīs te kompānijas, kur esmu tik ļoti pateicīga par iespēju augt, jo es tiešām tajā uzņēmumā izaugu un man pietrūkst, man vēl tagad ik pa laikam pietrūkst tās dienas, un tāpēc man ir liels prieks jums pastāstīt par to, ka jums arī ir tāda iespēja sākt turpat, kur es sāku, un ja jūs kaut kādā veidā redzat līdzību ar mani, un jums patīk tas, ko es daru, tad ziniet, ka tur es arī sāku un diezgan daudz ieguvu. Playtech ir dinamiska darba vieta, tā ir internacionāla vide, tā ir vieta, kur jūs varat strādāt angļu valodā, runāt ar kolēģiem angļu valodā, ne tikai tur ir arī poļu, vācu, dažādas citas, bet tas fantastiskais, kas man arī no Playtech ir nācis, ir iespēja apceļot pasauli. Esmu bijis vairākos komandējumos, Londonā, Filipīnās, kas ir arī vienīgā reize, kad esmu bijusi Āzijā. Tas bija pateicoties Playtecham, un daudz dažādi arī šie te plusi. Strādājot uzņēmumā, kurš ir liels internacionāls, ir pirmkārt daudz jauniešu, otrkārt veselības apdrošināšana, grafiks, kurš ir pielāgojams gan skolai, gan, ja tev ir, nezinu, jau bērni vai kaut kas, tev vajag slīdošu grafiku, tev vajag naktsmaiņas, tev vajag tikai rītus. To visu tu var pielāgot darbā Playtech Live un arī dažādu foršu kompānijas tusiņi. Tas viss un vēl vairāk, varbūt esmu vēl kaut ko. Jā, links aprakstā, ja tu vēlies apskatīties, ko mājaslapa piedāvā, varbūt pieteikties darbā, kaut vai aiziet uz interviju, sajust telpas, sajust atmosfēru, jo tā ir tiešām superīga pirmā darba vieta, ka tu esi cilvēks bez pieredzes, bez izglītības, un tu vienkārši gribi nopelnīt normālu, konkurētspējīgu atalgojumu, ar kuru es saku, es pat izdzīvoju 5 gadus. Noteikti apskaties, un es ceru, ka es tevi varēju iedvesmot. Atgriežamies pie Terēzes Kalmane, un man liekas, ka ir laiks lekt iekšā arī sulīgajos topikos, kā piemēram, tas ir huge, lai vārds huge es izmantošu daudz šajā te podkāstā. Tas ir huge, kad sadarbojies ar Fashion Nova, bet vēl trakāk man likās tas, ka tu biji viena no Ignite modelēm. Jā. Un tiem, kas nezina, tas ir Dan Bilzerian brands. Es domāju, ka visi zina. Ja tu skaties šo podkāstu, tu vismaz zini, kas ir Dan Bilzerian. Tas bija džeks, kurš spēlējot pokeru. Tā viņš vismaz pats stāsta, ka viņš visu naudu nopelnīja spēlējot pokeru, un tad viņš ceļo apkārt ar 30 meitenēm un šo te savu dzīves stilu visiem izrāda. Viņam ir miljoniem sekotāju un tādā garā. Pastāstīja par to laiku no saviem vārdiem, un es tev pajautāšu kaut ko, ja es redzēšu iespēju. Jā. Tas arī vispār bija ļoti, ļoti interesanti, jo es pati nezināju neko par Ignite, nezināju neko par Dan Bilzerian. Es nebiju vispār dzirdējusi. Un man atnāca direct message no meitenes, kura saka, es esmu tā kā model scouts for Ignite,
Un mums drīz būs, mēs launčojam tos produktus Londonā. Par cik tu esi Eiropieta, varbūt tu gribi atbraukt uz to launch party. Atbrauc uz launch party. Jā, atbrauc uz to launch party, un tad redzēsim vienkārši. Nezinu, es pat neatceros, vai man kaut ko jau tur solīja par to kontraktu. Man šķiet, ka vēl negāja par to runa. Un man šķiet, ka es pati noignorēju to mesiģu, jo es nezināju, kas ir Ignite, un es nebiju tur pietiekoši ieinteresēta, lai vispār palasītu kaut ko par to. Bet man komanda atver to direct message, un viņi saka, oh my God, tu brauksi bez maz vai tā. Un saka, nu labi, braukšu. Un tad es aizbraucu uz to Londonu, jā, ir tas launch parties, un viņi tur prezentē to savus produktus. Un patiesībā, kas ir ļoti interesanti, ka par cik es nezināju neko par to kompāniju, es sēžot, gaidot lidmašīnu, kad vēl bija internets telefonā, es iegooglēju to viņu vārdu, kas ir Ignite, paskatos website un redzu, ok, tur CBD un tādas lietas, par kurām es neko nezināju. Es nebiju nekad lietojis un vispār pirmā dzirdēšana. Tev nebija pat saistība ar Dan Bilzerianu nekāda izveidojusies? Nē, es viņu nebiju nekad satikusi, redzējusi, nezināju vispār, kas viņš ir. Un es skatos, ok, tā ir tāda kompānija, tur ir tāda un tāda CBD, viņiem tur bija dažādi veidi kaut kādi, un es nezinu, kāpēc, bet es centos atcerēties visu to informāciju, kas bija tajā websaitā, kas tie pa veidiem, ko viņi dara. Viens tur pret sāpēm, viens tur dod miedziņu. Es nezināju, ka viņi tur ar CBD sāka. Wow. Nē, viņi laikam sāka ar to kanabis, bet tas pārtīs bija, par cik Londonā jau nebija laikam legāli tajā laikā. Tad viņi tur ar tiem CBD brauc. Ignite marihuānu? Jā. Vispār, bet Londonā ne, tāpēc tur bija CBD. Jā, viņi tur visu kaut ko tirgo. Bet tas mārketings ir tas, kad viņi, kā tas ir produkts priekš vīriešiem, bet reklamē meitenes, kurām seko vīrieši. Jā. Principā. Un ļoti interesants tas viss mārketings viņiem ir tur. Jā, bet principā tas launch parties bija par tiem CBD. Un es neko par tiem produktiem nezināju, bet es lasu to website ar domu, vai atceries šito visu. Un es pat nenojautu, ka man tā informācija būs ļoti noderīga. Es atvainojos. Tad es atbraucu uz Londonu, es aizbraucu uz to hoteli, iečakojos, viss kārtībā, satiekos tur ar pārējām meitenēm, kuras jau es biju redzējusi Instagramā, jo tur bija dažas lielākas jau influenceres no Amerikas, kuras es vai zināju jau, kurām es sekoju, vai arī, kuras es biju redzējis tajā Ignite mājaslapā, kamēr es taisīju to savu researchu ātro. Un, tad es tur aizbraucu, iepazīstos ar visiem, vakarā ir tā ballīte, viņš arī tur ir, un viss tur, es nesaprotu, kur hypes, es nezinu, kas tas pa čalu vispār, bet viss tur ārdās, kad viņš ienāk iekšā. Wow. Un tad kaut kāda bija tāda situācija, ka mēs visi sēžam pie galda, un kaut ko runājamies, un pienāk klāt žurnālisti. Un viņi man sāk uzdot man jautājumus par to produktu. Un saproti, es biju izlasījusi tajā website. Ne, viņi laikam prasīja no sākuma vienai citai meitenei. Viņa izvairījās no tās atbildes, un tad viņi pienāca klāt man, jo es biju vairāk galda galā. Un es sāku stāstīt. Tā kā profesionāli bez maz vai viņiem ir tādi 3 varianti, viens dar to, viens dar to. Uzaicināts pasākumu, tur zilajā iepakojumā ir tas un tā tālāk. Un saprati, un viņi visi, tā komanda, tur bija menedžeri, tur bija advokāti, tur bija viņš pats, un viņi redz, kad es tur reāli prezentēju to, un viņš prasa, kas tā pa meiteni, Un tad pēc tam, mans tas deals oriģināli laikam bija vienkārši aizbraukt uz to launch party, vienkārši tur būt, pagrozīties, jā, lai tur ir vairāk meitenes. Bet pēc tam, viņš laikam dzirdēja to, ka es tik daudz zinu par to produktu, ka pēc tam viņš iečuks savai asistentei, un viņa pēc vairākām stundām pienāk man klāt un saka, mēs tālāk braucam uz South of Italy, vai tu vēlies mums pievienoties, mēs tev piedāvājam Ignite kontraktu. Uzreiz aizbrauc uz dažām dienām, 2 dienām, jā? Jā, tur principā 2 dienas, jā. Un tev piedāvā, vai braucam tālāk? Jā, un man nebija, man čemodānā bija tikai viena izejamā kleita, bišķiņ make-ups, jo es braucu tikai uz 2 dienām uz to balīti. Man jau bija apakaļ biļete uz Latviju.
Un es saku viņiem, nu, vai jūs man varat tā kā nobukot biļeti atpakaļ uz Latviju, lai es varu vismaz sakramāt čemodānu ar bikīni un tādām lietām. Un ko viņi? Un viņi saka, nu, ja tu gribi, tu vari, bet mēs neiesakām, jo viņi brauks tā kā ar to Ignite, nu, to private plane, tā kā mēs iesakām tev vienkārši pa taisno braukt tur. Un es saku, ok, labi, es braucu, man nav ne drēbes, nekā. Viņi saka, nu jā, tur uz jahtas būs tie Ignite bikīni, tad tu varēsi ņemt, cik tev vajag. Oh, wow. Tas bija tik spontāni, un šeit kārtējo reizi pierādās tas, ka tā spontanitāte ir tā, kas dod tev tās iespējas. Es domāju, ja es būtu pateikusi, nē, ja es būtu parādījusi to kaut kādu, ka man vajag tādu drošības sajūtu, ka man vajag aizbraukt uz mājām, pateikt, kad es braukšu kaut kur, es domāju, viņi varbūt pat būtu teikuši, nē, nu labi, nebrauc. Man liekas ļoti interesanti, ka tava komanda arī bija atbalstoša par to, jo es nevaru iedomāties, ka mana komanda varētu atbalstīt arī mani tādā lēmumā, jo tas ir tā kā, ka tev vīrietis iedrošina doties ar Dan Bilzerienu ceļot pa pasauli apkārt, tad tur tiešām vajag tā kā rubīt fišku gan, un tādai uzticībai tur ir jābūt. Nu jā. Un kā izpaužās tas kontrakts, tas līgums ar Ignite? Tas ir modeling kontrakts? Jā, tāds pats kontrakts, kā būtu ar Fashion Now vai Lounge Underwear. Tas ir par postiem, ja? Jā. Vienkārši ceļo līdzi, un tad tev ir tik un tik posti, jā, mēnesī tik un tik posti, mēnesī tik un tik mēs tev atsūtīsim tur jauns bikīni vai kaut kādu, viņi tur pēc tam sāka savu ūdeni taisīt, tad mēs tur tik un tik ūdens pudeles tev, jo tas ar laiku tas brands izaug visādiem produktiem, tad viņi tur vodku sāka, ūdeni, bikīni, protams, laikam tas kanabis ir viņu, tas galvenais produkts. Un enerģijas dzēriens arī laikam, es nezinu, milzīgi viņam tur izaug tas brands. Bet tas kontrakts tāds, un vispār, internetā gan jau, internetā paties arī gaidīju, ka man liekas kaut kādu tur NDA parakstīt, jo it kā iet tā runa par to, tā kā, kad ir tāda lieta, kad jāparaksta NDA, it kā, lai nezinu, kas tur aiz tām slēptām durvīm notiek, bet man nekad neviens neko tādu nepiedāvāja. Un runājot par pārējām meitenēm, tur viņām iepazinies, kādas tev viņas bija, vai ar kādu varēja nodibināt arī draudzību, vai viņas bija dažādas, vai bija kādas, kas tā kā nezina, ko viņas tur dara vispār, vai bija kādas, kas tur ir varbūt vairāk, vairāk kā modelēt, un kādas bija citas. Jā, ļoti, meitenes ļoti dažādas. Es tur braucu ar skaidru saprašanu strādāt, dabūt kontraktu, uztaisīt cik vien daudz es varu bildes uztaisīt uz tās mega jahtas, ja man vispār nekas cits neinteresēja. Es jau biju 5 augšā. Tā jahta ir gaisa slīma. Es 5 jau biju augšā, jau saule vēl nav uzlēkusi, kad es jau esmu gatava. Kurš man tagad bildēs? Bet citas, protams, atkal tur brauc tikai ballēties, pārsvarā jau amerikāņu meitenes. Ļoti varēja just atšķirību starp eiropiešu meitenēm, kuras ir vairāk tādas strādīgākas, zina, ka nevajag tā ballēties tik traki. Un atšķirība no amerikāņu meitenēm, kuras jātur tik Amerikā, cik esmu bijusi, esmu uzķērusi to, ka pīpēt cigaretes ir lielāks tabū nekā šņaukt kokaīnu. Viņiem tas liekas tik tā šņaukšanas kultūra, viņiem ir tik normāli, kad tas liekas, wow, tu nešņauc? Interesanti. Kas tu tāda, jā. Bet tu pīpē, fū! Labi, ap divi ir fū. Bet par tām ballītēm. Kopā ar to Dan Bilzerienu nāk visa tā viņa cirka trupa un viss tas, kas ap viņu notiek. Vismaz viņš sevi tā ir nomārketējis, ka viņu ir non-stopā vai nu viņam ir seks ar 30 meitenēm, vai nu viņu ir karstākā ballīte ar slavenībām, vai arī viņš kačājās. Jā, tas ir ļoti interesanti redzēt to visu aizskadrā, kā tas viss notiek, jo vai ne? Pārsvarā jau cilvēki redz tikai to bildi, pieņemsim Instagramā, kur viņš ir savā mega gultā, tur ar 10 modelēm apkārt. Bet cilvēki jau neredz, ka tur aizmugurē ir advokāts vienmēr, tur ir 3 kameramēni, zini, tur ir vēl asistentes kaut kādas 3 pa vidu, kuras tur piekārto sēdziņu, lai izskatās labāk bildē. Ka tas nav tā, Tas viss bija, tavuprāt, tā viss bija fotosesija? Nekas no tā nekad nebija īsts? Ne. Nekad. Wow. Nevienreiz nekas no tā nebija īsts.
Un tu vari droši teikt, ja pirmkārt tu neesi parakstījis NDA, un otrkārt tu runā latviski, un es šaubos, ka kāds sapratīs. Jā, no tiem un es šaubos, vai viņiem vispār tas... Es domāju, ka es neesmu pirmā, kas par to tēmu runā. Es domāju, ka mūsdienās internetā ir tik daudz informācijas, kad viņiem... ka viena meitene tur pateica, ka tas ir iestrādāts. Tas ir viss jau vecs, tas jau bija 2019. gadā, vai ne? Tas jau ir 5 gadu kā apakaļ. Kāds tev pats tas dēns likās? Tur viņu arī esi runājis? Jā. Kā cilvēks? Arī pilnīgi citādāks nekā viņš sevi rāda. Saproti, normāls parasts cilvēks, kurš zina atvērt meitenei durvis, ieejot telpā, kurš, vispār nebija nekādas nepieklājības, nebija nekādi nepiedienīgi, tur īsti profesionāli viss. Jā, mēs tagad mēs ejam uz to balīti, jo mums ir lounge parties, un mēs tur ejam, tāpēc, ka mēs tur ejam strādāt. Nevis tāpēc, ka mēs gribam iet piedzerties. Tā kā pret darbiniekiem, nevis tā kā pret meitenēm. Jā, viņš pats nelieto alkoholu, viņš nevienā brīdī nebija kaut kāds tur neadekvāts vai kaut kas tāds. Ja arī kādai meitenei viņš interesē, tas ir tāpēc, ka viņai viņš interesē, nevis tāpēc, ka viņam viņa interesē vai viņš viņu grib. Bet viņam bija izveidojušies gan jau kādu pārīšu ar kaut kādām meitenēm. Jā, viņam tajā laikā bija tā kā draudzene, un tad viņa laikam tur nebija, tāpēc viņš pārsvarā patiesībā tad, kad mēs tur, kad mums bija brīvais laiks, viņš ar mums netusēja kopā. Viņš vienkārši savā istabā sēdēja, pieļauja, varbūt ar draudzeni runāja. Tas ir tik interesanti. Tā ir mana spekulācija. Nesen es dzirdēju podkāstā, ka viņš teica, tiešām nesen, ka viņš ir atklājis to, ka balīts uz superjaktām un seks ar 30 meitenēm dienā īstenībā tas nenes laimi. Un cik viņam gadu tagad ir? 45? Es nezinu. Tā kā bišķiņ vēlu viņš uzķēra to visu. Bet tas liek domāt par to, ka varbūt viņš saknē ir diezgan nepašpārliecināts cilvēks. Jo tas viss, ko viņš uzvedās, kā viņš darīja, tas priekš manis liekas tāds mazā krāniņa sindroms, ka tev ļoti vajag kompensēt, ka tev, bērnībā atraidīt, tāpēc tev vajag pierādīt visai pasaulē, ka šīs 50 supermodelis meitenes, viņas visas ir ar mani, viņas visas nāk man līdzi, mēs sēžam pie viena galda, es viņām pērku lietas, es viņām varu nopirkt mantas, vai ne? Jā. Tev nelikās, ka viņš varbūt ir tieši tāds... Jā, nevis uz āru, bet tāds īstenībā sasāpināts. Par to ieminējies, jo tas, kā viņš bija ļoti pieklājīgs, tik cik man bija kontakts ar viņu, kas arī bija patiesībā diezgan maz. Viņš bija ļoti pieklājīgs, un tāds ar pietāti. Bet tas, cik viņš daudz pavadīja laiku viens pats tajā savā istabā reāli. Kad es pieņemu sagaidītu laikus. no tādas publiskas personas, es neko daudz, es viņu nezināju daudz, bet cik es redzēju, vai ne? Kad es sagaidītu, ka pie vakariņu galda mums būs uzruna un joki un smiekli. Nē, tā nebija. Viss bija ļoti mierīgi. Tās meitenes čaloja, un viņš tur savā starpā draudzējās. Un iPhones. Jā. Jo varbūt, es nezinu, cik vai nedaudz tā personalitāte ir tēlota, cik nav tēlota. Bet ja nepašpārliecināts, tad kautrīgs noteikti. Jā. Bet, tā pašpārliecinātība bija arī tā. Nenāk visiem tik viegli. Un vai tev izdevās arī satikt kaut kādas slavenības tajā laikā? Jo viņš laiku arī fočējās ar visādām slavenībām, varbūt arī tur redzējis, nezinu, kādu tur. Jā, īsti nē, jo es pārsvarā tikai uz tām darba pasākumiem braucu. Jo mani aicināja arī, viņam bija tās populārās Helovīnu ballītes, kur visas Holivudas zvaigznes bija. Es nekad neaizbraucu uz tām, jo tur nebija strādāšana. Tur bija balēšanās. Man tas neinteresēja. Es negribēju balēties. Tad tas ir vairāk tāds social climbing, ja tu gribi braukt uz ballītēm, bet ja tu gribi strādāt, tad brauc uz projektiem un pelni sev naudu, kas ir tā kā garantēti krīt tev makā, nevis ej un tur, nezinu, pielaizies kaut kādiem tipa biezajiem vai lieto narkotikas viņiem un tā. Skaidrs. Tas bija beidzot, man tas ir atbildes. Dievs, es jau tik sen jau gribēju jautāt šo tevi visu. Tas ir interesanti. Vispār tagad paskatu, es jau biju aizmirsus, kad es biju tajā Ignitā, jo tas jau diezgan pasen atpakaļ. Man pašai interesanti tā paskatīties atpakaļ, kā tas viss bija. Un arī, kā man citreiz tādas lietas nāk diezgan, ne jau viegli, es gribētu teikt, bet tā kā, pašsaprotami. Zini, ka man nebija jācīnās par kaut kādu kontraktu, ka man tur nebija
entās ēpastu sarakstus, es lūdzu, gribu būt Ignitā. Jā, tas viss kaut kā ļoti vienkārši sakrita. Un tev daudz tajā laikā sekotāji pienāca klāt no tā Ignita? Tu daudz ieguvi vispār? Jā, noteikti. Ja? Jā, es neatceros, ar cik sekotājiem es aizbraucu, bet tad, kad viņš mani ietegoja bildē, tad man likās, ka telefons uzsprāgs. Tā, ka, cik tūkstoši? Es nezinu. Par to nedēļu, kad mēs bijām uz tās jahtas, 100,000 varbūt sekotāji pienāca klāt. Engagements arī vienkārši out of the roof. Bet tev sekotāji ir vīrieši? Cik tev ir auditorijas sievietes vīrieši? Vīrieši bija vairāk, jā. Bet ir arī sievietes. Tad, kad es biju vairāk Ignitā, jā, tad bija noteikti pārsvarā vīrieši. Bet tagad jau es vairāk cenšos attiekt no tās seksy image. Nepostoju vairs bildes ne tik ļoti bikīnī vai apakšveļā. Vispār neatceros, ka man bija pēdējā reize bilde. Jā. Tad vairāk arī sievietēm tas ir aktuālāk. Tādi tā kā outfiti vai tie vlogi, kad es tur taisīju tiktu kā pagājušos ar tos daily vlogus. Diemžēl man tas profils nobloķējās, bet tad, kad es taisīju tos vlogus, tad bija forši, meitenēm tas interesēja. Jā. Man arī kādreiz bija 50-50 vīriešu sieviešu auditorija, bet tad es sāku runāt, un tad laikam to vīriešu tā mazāk, jo viņi negribēja dzirdēt, kas man sakāms, un tās sievietes vairāk pievienojas. Bet, protams, vispār netū tam, kas tev notiek. Vēl viena tāda no sulīgajām tēmām ir, protams, OnlyFans tēma, un tev ir pieredze ar OnlyFans aģentūrām. Es gan nezinu, vai es varu teikt šeit kamerā to, ko tu man vienreiz pateici DM-os, par tām bildēm, tur pateikt, vai drīkst vai nedrīkst? Jā, es domāju, ka... Nevajag, ja? Okay. Jā. Tad, kas ir OnlyFans aģentūra, un vai tu to iesaki, vai tu vispār iesaki meitenēm? Jā, tas ir arī ļoti... Es nezinu, vai ir melns vai balts par tām aģentūrām runājot, jo ir labas aģentūras, protams, jā. Un tajā pašā laikā tagad ir tik daudz... Ne jau fake aģentūras, bet tādas divi puiši savācās, un viņi tagad domās, ka viņi būs tie lielie OnlyFans menedžeri. Viņi būs pīmpeķi. Ir tagad vienkārši tik daudz tās aģentūras, saproti? Kad, jā, Railija arī ir sava aģentūra, arī tagad ir. Jā, pat es, ieejot savos direct messages, katrs 5. message vismaz būs piedāvājums no kaut kādas aģentūras. Un visas ir kaut kādas tās maziņās, kuras cenšas dabūt meitenes, kuri patiesībā nesaprot. Viņiem palīdzēs pacelties. Jā, nevis, ka viņi tev var piedāvāt. Jā, tieši tā. Viņi vienkārši, puiši sadomājuši vienā vakarā, ka tas būs easy money uz kāda cita rēķina bez maz vai. Viņi nezina ne taktikas, viņi nezina kā vispār tas viss bizness strādā, kā tas bizness ir radies. Viņi principā neko nezina, viņi tikai zina to no malas kaut kādu skatu, vai ne, kad ir tāds websites, kur meitene pārdod savas bildes, viņas paliek ātri bagātas, un mēs tagad kā menedžeri paņemsim no viņām procentu. Ko viņi var menedžēt? Ko menedžē laba aģentūra, kura benefitē meitenei, kur meiteni paceļ un piedāvā viņai kaut ko labāku, nevis tikai ņem nost? Ko tieši viņi var piedāvāt? Ja viņiem ir liels followings, pieņemsim Instagramā. Bet tām aģentūrām ir followings? Es neesmu redzējis, ka kurām, jā, lielākām. Parastām meitenēm ir vairāk sekotāju nekā aģentūrām. Jā, bet viņiem, tad viņas tur reklamē, protams, tad viņiem tām lielākām, es nezinu vai visām, bet vismaz pāris, kuras es zinu, ar kurām es esmu runājusi, viņiem ir pazīstami kontakti actual OnlyFans. Aha. Un tad tādā veidā varbūt notiek kaut kāda profilu būstošana. Vai... Un tur ir kaut kāds arī for you page, vai atver OnlyFans. Tur ir kaut kāds scrolling page, tur ir, kur varbūt tevi var ielikt. Vai arī, ja tu esi pieņemsim atvērtu manu profilu, un tur maliņā, ja to var pievienot, laikam, cik es saprotu, tikai OnlyFans pats, tāda maliņā tāda sadaļa, kur ir Terēzes friends, piemēram. Un tad tur būtu apakšā citas modelis, un tad paska kāds tas viņām ir, un ja jūs aģentūrā, piemēram, vairākas modelis... Viens otram ir friends, tur maz vai, un tad... Viens otram iedot mazliet to exposure, bet atkal man liekas, ka tās meitenes vairāk palīdz meitenēm, nevis tā aģentūra tur kaut ko dod. Ir vēl pāris lietas, kuras es varu tev izskaidrot, bet...
Tu esi mainījis arī, dzirdēju, tev bija laikam sliktāka pieredze sākumā, un tagad tev ir labāka pieredze. Ja? Es esmu diezgan pamainījis. Jā. Tagad es īsti patiesībā uz šo brīdi to OnlyFans esmu nedaudz nolicis maliņā, es ar viņu vairs nedarbojos, jo tur jāiegulda ļoti daudz laiks. Bildēm ir jābūt daudz, video ir jābūt daudz, un tagad... Tur ir jārunā arī ar auditoriju, vai ne? Tev ir jārunā ar saviem sakotājiem, lai viņiem ir kaut kāda tā attiecība ar tevi, lai viņi, lai viņi ir engaged. Kā ir vīriešiem OnlyFans? Vai viņiem ir, es nezinu, vai tu zini, tā jautāju, vai viņiem ir tā kā geji vairāk sako, vai ir arī sievietes, kas izmanto, tā kā streit sievietes, kas pērk vīriešu saturu, vai tas par to dzirdējis? Es nezinu tik konkrēti, bet es zinu tikai vienu gadījumu, kur straight puisis taisa kontentu priekš gejiem. Priekš gejiem. Tikai vienu gadījumu. Jā, bet tas ir tikai viens gadījums, kur es zinu. Tajā OnlyFans community es neesmu baigis. Es īsti nevienu tā nepazīstu. Jā, jo man liekas, tagad tas OnlyFans viņš ir palicis kā vienkārši vēl viens social platform, social media. Vēl viens no tevis tāds kā atzars. Pirms, arī Markusam Rīvam ir OnlyFans. Viņš tik tāds family friendly cilvēks, tur vada X-faktoru, bet tas ir vienkārši tā ir iespēja nokāst naudu no idiotiem. Viņš jau nezina, ko viņš tur posto. Tieši tā, un es domāju, ka tur neko tādu neposto. Tur jau tā lieta, pārsvarā cilvēki, tas ir vienkārši tik, negribu teikt, sekla domāšana, bet tas, ka viņi domā, ka ja viens taisa porno, tad visi. Bet, nē, vispār kā radies ar OnlyFans. OnlyFans netika radīts priekš. Porno, tas tika radīts vienkārši tā kā Patreons. Jā, viņš tika radīts principā laikam priekš mūziķiem, lai viņi var vairāk konektēties ar saviem faniem, jo mazi struggling musicians, viņiem vajadzīga nauda priekš ierakstiem un tā tālāk, un tas bija OnlyFans, only for my music fans. Un kāds ģeniālais izdomāja, es nezinu, kurš bija pirmais, kurš izdomāja tādu nišu, tādā nišā ieiet. Bet jā, tas websites netika taisīts priekš kā viņš pārsvarā tiek šobrīd izmantots. Jā, to es arī biju dzirdējis, kad pat pavāri liek savus receptus OnlyFans. Filip Leinam ir OnlyFans, kur viņš savus family life vlogus liek. Jā. Man arī vajag. Man jau visu laiku raksta, tev vajag. Bet man liekas, bet tev jau ir Patreons, vai tas nav plēlamietis un tas pats? Nē, bet man gribās, lai cilvēki domā, ka viņi dabūs porno, tad viņi samaksās, un tad es dabūšu to naudu, viņiem neko neiedošu pretī. Tas ir tas, tu tagad izstāstīji savu plānu. Jā. Es domāju, ka šajā podkāstā ir sieviešu auditorija vairāk. Okay. Un cilvēki, kas ir tik tālu tikuši vispār tagad gandrīz stundu iekšā, tie ir vairāk sieviešu auditorija. Bet tie vīrieši, viņi nesaprot. Viņi nesaprot. Viņi nav tik gudri. Uzķersies tāpat uz manām lamatām. Okay. Tas viss ir izrunāts, liekam to mierā. Tagad par tavu jauno posmu, par mūziku. Ja tevi iegooglē, var atrast vienu video, kur tu dziedi, ka tu esi jauna, un tu dziedāji kaut kādu, aizmirstu tagad, kuru dziesmu latviešu valodā, bet tu ļoti skaisti dziedāji, man likās, wow! Tātad viņa ir dziedātāja, jau ir bijusi dziedātāja. Jo man likās, ka tā ir tāda lieta, ko tu sāki tikai tagad, un tikai tagad tu sevī meklē to balsi, bet izrādās, tu jau vispār visu laiku dziedi, ja? It kā nē. Dziedu es jau, no maz. Man ir mamma, ir kasešu video, kur es nemāku vēl runāt, bet es jau uz skatuves dziedu. Jo es biju jau mūsu tajā Dištendes ciematā, bija viena vokālā pedagoģe, kur dzīvo man dzīvoklī virs mums. Yeah. Un viņa mūs visiem maziem bebīšiem pasniedz dziedāšanu jau, nezinu, jau no bērnu kājas. Mēs visi dziedājām tur Dištendē, baigi pie viņas. Un tad es pārvācos uz Talsiem, ne jau pārvācos, bet sāku iet skolā Talsos. Tad es atradu tur vokālo pedagoģi. Un dziedāju tur arī jau daudz gadus. Es domāju, visu pamatskolas laiku bija vienās dziedāšanās. Un tad pārvācoties uz Rīgu, es arī Rīgā sāku skatīties kaut kādus vokālos pedagogus, bet cenas te bija vispār citas. Un es nezinu, es kautrējos, man jau vecāki jau mani uzturēja, vai ne, lai es varētu pārvākties uz šejien, maksāja par manām kojām un tā tālāk.
Un es jutos nērti viņai vēl prasīt kaut kādam dziedāšanas pedagogam Rīgā budžetu. Un tad es to arī kaut kā noliku. Es koncentrējos vairāk uz savu mācīšanos. Un īsti hobiju citu man nemaz nebija, jo tā mācīšanās aizņēma tik daudz laiku. Un tad arī tā dziedāšana apstājās. Jēkabs gāja. Tavs brālis? Jā, brālis Jēkabs gan turpināja dziedāt arī pēc tam, jo viņš tajā mūzikas vidusskolā gāja. Un tad, kā es pievērsos tai dziedāšanai, atkārtoti bija tas, ka jau 2,5 gadus atpakaļ, kad man nobloķējās Instagrams. Es nezinu, vai tu biji pamanījis tādu. Nē. Man nobloķējās Instagrams. Tad, kad bija tas lielais kaut kāds bans daudziem influenceriem, tas bija 2 gadus atpakaļ. Viņi kaut ko tur testēja, kaut kādus tur reportus vai ko tur. Jā. Un man nobloķējās Instagrams vismaz uz 4 mēnešiem. Tā, kad man vispār ienākumu vairs nav, jo tajā brīdī Instagrams bija mans lielākais ienākuma avots un vienkārši, saproti, histērija. Visas rauda gan arī katru dienu. Pievērsies dziedāšanai. Un histērijā man komanda un ģimenes locekļi prasīja, ko tu darītu, ja tev nebūs vairs atpakaļ tas Instagrams, jo mēs jau nezinājām, vai mēs viņu dabūsim atpakaļ. Un es saku, es nezinu, tad kāds ieminējās no komandas, kad, atceries, tu taču kādreiz dziedāji, varbūt nepamēģināt, kāpēc nepamēģināt? Tev reku brālis, tev var palīdzēt. Jā. Izmantojam resursus, kas mums ir ģimenē pēc maz vai, un tā arī es domāju, labi, mēģinam, nekādas baigās cerības es uz sevi neliku, jo paskat, 10 gadus gandrīz neesmu vispār dziedājusi, bet tad kaut kā viena nodarbība, otra nodarbība, sākām ar coveriem, tie coveri ātri apnika, jo es nevaru ieiet tajā coverā nekā, man liekas, ka man nesanāk, es sevi vienkārši pārāk daudz pielīdzinu tam oriģināliem izpildītājiem, un, protams, balstembrs ir citādāks, un tam, man liekas, kaut kā nav pareizi. Un tad sākām tās oriģināla dziesmas, un tad diezgan tā aizgāja labi tas. Un tu saki, tev vajadzēja mazliet tā vokālā pedagoga palīdzība, pāris stundas, un tu jau esi atkal zirgā. Un, protams, tas visu laiku trenē, visu laiku tu ej uz priekšu. Neteikšu, ka pāris stundas, bet es domāju, tagad ir pagājuši varbūt tieši 2 gadi, kopš es atsāku to dziedāšanu. Jau tikai nesen tu sāki laist ārā mūziku, pusgadu laid ārā mūziku. Jā, jo no sākuma, protams, nebija nekas tik labs, ko baigi gribētos laist ārā. Jā. Un tad, tagad sākām, un patiesībā tikai tagad, ja man jāsaka godīgi, es jūtu jau tādu, pašpārliecinātību tajā balsī, kad es jūtos komfortabli, kad es varu iedziedāt arī. Vakar mēs ierakstījām jaunu dziesmu ar pilnīgi citu producentu, ar kuras nebija iepriekš strādājusi. Jā, tu jau strādā ar ārzemju producentu, ne ar Latvijas, vai ne? Ārzemēs, tā kā tu esi. Jā, bet vakar mēs ierakstījām ar latviešu producentu. Jā. Un tad tā bija tāda pirmā reize, kad es sapratu, es varu viena pati. Man nevajag brāli blakus, kurš man tagad palīdzēs kaut ko tur augstāk, zemāk, klusāk, skaļāk, bet es pirmo reizi vakar sajūtu tādu, I can do it. Viss būs kārtībā. Un, sanāk, tev bija šis pasaules satricinājums, tev nobloķējas Instagrams, un tu saproti, ka šo tev var atņemt, bet ir viena lieta, ko tu nevar atņemt, un tā ir tava balss, izņemot, ja tu esi Ariela no Mazās Nāriņas. Bet kāda ir tad tava tā vīzija par mūziku? Tev tagad ir 3 singli, sanāk, būs albums, vai tu strādā pie albuma? Kaut kad būs. Es nezinu, es nestrādāju, nav tāds, tagad mēs strādājam pie albuma, šīs dziesmas būs albumā. Mēs pagaidām vēl strādājam pie singliem, bet arī vakar parunājot ar to citu komandu, kur ir vairāk profesionālāk mūzikā, viņi ieteica strādāt pie albuma labāk. Jā, tas aizejot kaut kā labāk Spotifyā, jo cilvēks tad aiziet uz tā tava profila, un viņš uzspiež pirmo dziesmu, viņš pa lielam paliks uz to visu albumu noklausīties, nevis tikai to vienu dziesmu. Jā. Un tad kaut kā tas listening time tur vairāk. Vai tu redzi sevi uzstājamies uz skatuves un dziedot dzīvajā auditorijā? Vai... Kaut kad jā. Es domāju, ka jā. Jā, es domāju noteikti. Jā, vienkārši es gribu vairāk dziesmas, es gribu vairāk kaut kā, sevi pierādīt. Jā. Gribu dejot iemācīties. Tā labāk. Es redzu to priekš tevis, vispār to visu skatuvi un tēpus un deju un popu un tādas gan lausto sirdi, gan I'm a bad bitch un visu to, tas tev tik ļoti piestāv. Jā, mēs šobrīd,
katra dziesma principā ir pilnīgi atšķirīga. Jo es vēl ir grūti, ir tik daudz tie žanri un tik daudz viņi ir tik forši un mēs kaut kā nav tā, jo es sāku ar domu, ka es tā kā tādu R&B vairāk tādu, jo es tajā brīdī klausījos ļoti tādu mūziku un man likās, kaut ko tādu mierīgu, tā kā kaut kādu chill pop R&B tādu žanru. Bet, nezinu, tad jau man pašai patīk ļoti K-pops, so tas ir neizbēgami, tur ir atkal vairāk agresija, nedaudz repiņš iekšā. Un tad, tu ne jau koreiski domā. Ne koreiski, bet tā sajūta par to, ka bišķiņ vairāk enerģija iekšā dziesmā. Cik viņiem tie beati ir amazing, vienkārši sarežģīti, un tur pilns, tur viss kaut kas ir, tur viss notiek, tur nav garlaicīgi un tā. Vēl viena lieta, ko es negribu nekādā ziņā palaist garām, kas man ir pierakstīta, ka klausītāji iespējams to nezina, bet tu esi ļoti, ļoti advancēta sociālo mediju mārketingā. Un to varbūt redzēt jau no malas, ka tev tas padodas, bet tas, cik tu daudz zini detaļas par to, kāds kurai platformai ir tas algoritms. Tu gan jau zini labākos laikus, kad postot, lai ir engagements. Tu man vienreiz rakstīji, ka tagad man būs verifikēts Instagram, tad es būšu mūziķis, tad man būs Wikipēdija, un tad man būs vēl vairāk naudas par sadarbībām. Tev tas viss ir... Tu plāno, tev tas viss ir ciparos. Kā tu redzi to savu profesiju? Atkal tas mūžīgais vārds komanda. Komanda ir neizbēgams, jā. Bet man arī vajag lielāku komandu. Jā, jo kaut kā, tu viens pats neesi racējis, kā saka. Laikam ir tāds teiciens latviešu valodā. Tā ir tagad būs. Tagad būs, jā. Es viena pati noteikti, es ļoti labi to apzinos, kad es nebūtu tur, kur es esmu tagad viena pati. Galva man ir uz pleciem, smadzenes strādā, bet tā komanda, jā, tas, kad tev kāds apstiprina to tavu domu, tā dod to pašpārliecinātību un to tā vajag darīt, jā, mēs abi piekrītam, ok. Tas kaut kādu, es patiesībā esmu diezgan slikta uz research taisīšanas. Bet tev ir komandā kāds, kurš deg par to, kurš interesējās? Es nezinu, vai deg, bet saprotu, ka kādam tas ir jādara. Jā. Tas ir vajadzīgs, tas ir neizbēgams kaut kāds panākuma sastāvdaļa tāda. Sanāk, tu maksās vai komandai? Komandas parasti. Jā. Viņas nav vienkārši tā. Jā. Cik tev ir cilvēku komandā? 2. Un viņi ir atbildīgi par ko? Par researchu, par e-pastiem, postojot, kā es pati palīdzu man editēt arī, bet es tādu piekasīgu uz to bilžu editēšanu. Visu, kas ir jādara, visu mēs darām kopā palielam. Un tā komunikācija Instagramā esmu ievērojis, kad ar saviem faniem, es nedomāju, ka tu atklājies, ka tu izliec savu sirdi ārā, bet tev vienmēr ir tas, ka tev ir captions. Captionā reizēm ir jautājums, tātad uz to jautājumu var atbildēt. Ja tu uzdod jautājumu, būs vairāk komentāru. Galvenais ielikt arī pašai savu komentāru, nezinu, tur no otra profila kaut ko iekomentē, un tu tik apzināti, stratēģiski to postu, tu viņu dedzini vienkārši augšā. Tas ir apsveicami, ka tu esi līdz tam tikus, jo mēs Latvijā cilvēki iesprūdušie, kas te nodarbojās ar to pašu, ko tu dari. Mēs vienkārši ieliekam bildi un ceram uz labāko. Varbūt kaut kādu hashtag for you page, un tad ceram, ka būs. Bet... Nē, tā komentēšana ir ļoti svarīga, ja tīpaši tajās pirmajās sekundēs, un man jau tas ir iestrādājies vienkārši kā tāds. Jā, es ielieku bildi, es viņu pat ieliekoju, es viņu pat nokomentēju, uzdot kaut kādu jautājumu varbūt, tad es ieeju otrā profilā, es viņu nokomentēju, es viņu nošēroju tajā storijā. Vienkārši piededzi. Un tas ir vienkārši tā, paņem minūti no mana laika, bet tas noteikti palīdz engagementam. No tevis tiešām tik daudz ko mācīties. Mums, diemžēl, laiks iet uz beigām, vai ne? Cik mums ir vēl? Vai tev ir kaut kas, ko tu gribi, lai es tev pajautāju? Šeit mēs esam tik daudz jau izrunājuši. Jā, stunda jau mums noteikti arī ir. Labi, vienīgais, ko es gribēju tev par nākotni pajautāt. Vai tev ir kaut kāda 5-gades plāni, 3-gades plāni, 10-gades plāni, vai tu plāno soļus uz priekšu, vai tu vienkārši plāno šobrīd
Tur daži mēneši, kas tur notiek, un tad vienkārši dzīvo uz čuju. Es īpaši daudz neplānoju, bet es plānoju kaut ko varbūt ļoti, ļoti tālu nākotnē. Zini, tā kā nevis pat vairāk tā nebūtu plānošana, bet fantazēšana kaut kāda. To es daru tā kā vairāk. Bet, nezinu, albums būtu noteikti plāns, kaut kas tāds, ko es gribētu. Kaut kāds live performance, protams, kaut kas tāds, ko es gribētu. Nākotnē, protams, kad būs vairāk dziesmas. Vai tu sapņo arī par ģimeni, vai tu sapņo vairāk par haslu? Par karjeru? Noteikti tikai par darbu, jā. Es neesmu tāds baigies ģimenes cilvēks. Bet forši, ka tev ir arī komanda, kas tev atbalsta šajā visā sapņošanā par darbu. Un es ļoti tev tiešām novēlu visus panākumus uz pasaules, gan albumu, gan live performances, un arī to pašu pārcelšanos. Un liels paldies, ka tu biji mans pirmais Made It podcastu viesis, pirmais cilvēks, kurš ir pie mums ieradies un tiešām ir izlauzies cauri tam Latvijas tirgus burbulim un ticis otrā pusē sveikā cauri. Tā ir Terēze Kalmana. Lūdzu, un paldies jums, ja noskatījāties visu. Lūdzu, atstājiet komentārus. Es uzdošu kapšanā jautājumu, un pat iekomentēšu, lai jūs arī varētu tur kaut ko pakomentēt. Un tiksimies nākamajā Made It epizodē. Paldies un atā! Atā! Ir! Jej!